Labdien, dāmas un kungi! Nu, tā teikt, nav ļaunuma bez labuma. Te Rīgā vētra, tagad braukājam pa pilsētu, skatāmies, kā tiek galā ar sekām un kas tam mums ir šeit. Atrodamies mēs ļoti interesantā vietā, Tērbatas ielas galā, te pie Barona ielas bijusī sporta pils. Te, kur teica, cik gadus, 10 gadus apakaļ jau tā kā apstādināja to projektu būvniecības, teica, ka te būs dārziņi visiem rīdziniekiem, nu vēl nezinu kas. Nu tad lūk, vētras laikā tagad mums ir iespēja ētu šo te, un te nekādas zīmes nav, ka te nedrīkstētu iet. Reku pat aicinošas trepītes tādas ir, reku Glorija arī filmē. Un, nu, iesim tad jau paskatīties, nu, kas tad pilsētas teritorija, trepītes, reku parks vai kas te domāts. Lūk, redzam, kā izskatās šie te slavenie dārziņi. Un te, kāpēc tagad tas ir aktuāli? Tāpēc, ka grib atņemt Elbakjanam Ghetto Games, lai tajā vietā ierīkot šādus pašus dārziņus aizaugušus, jo te beidzot pēc 10 gadiem taisās būvēt kaut kādas mājas. Un šo te dārziņu zemi kaut kam ņemot it kā nost, un tāpēc tagad Elbakjanam ņem nost viņa Ghetto Games teritoriju. Paskatieties, kādi dārziņi. Puķes te aug. Kas te vēl pazīst? Domājieties, kāds pat te ir imitējis kaut kādu melnzemi mēģinājis vest, bet jau pirms daudziem gadiem. Nu, te pat nav noņemts šīs te plāksnes. Te ir bedra izrakta. Kas mums te ir tiešām melnzemi? No, reku. Lūk, šādi izskatās šie slavenie Rīgas dārziņi. Atcerieties, ka toreiz šie te visi, kas tie bija progresīvie, vēl nebija progresīvie, teica, ka te varēs katrs rīdzinieks pleķīti dabūt, gurķīšus audzēt, cik ekoloģiski tas būšot un Rīgas gaisu attīroši. Izrādās vienkārši pamesta, degradēta teritorija, nekādi dārzeņi, kaut kādas melnzemes čupas te ir izmētāts, viss pamests, atstāts ratā. Nu, kā jau parasti šiem te LGBT jaunai paudzei atbalstošai liekas visas šīs idejas, nu tik forši, nu tik būs, bet tā kā jāstrādā, tad neviens baigi negrib te kaut kādas dārziņas taisīt. Nu, lūk, šāda te situācija. Un unikāli iespēja te ielūkoties tikai tāpēc, ka ir vētra izgāzusi sētu. Tā kā, ja kādam interesē vēl atnākt apskatīties, nu es te baigi neaicinu. Kā reiz atturēt mēģinu jūs no tā, bet, nu, ja jaunieši grib vakar, interesanta vieta, te varētu, es nezinu, ko Kazahstanas buņikus paspēlēt forši būtu pa šitādu te aizaugušu parčiku. Nu, lūk, tā kā tie, kas nezinu, kur mēs atrodamies, bijusī sporta pils teritorija. Es tagad sapratu, šīs te plāksnes jau vēl te toreiz bija trotuāri, un viss tas, ka tur tā bedri, tur tie koki, tur bija sporta pils, šis vēl bija teritorija. Nu, lūk, tā šobrīd izskatās šī te teritorija, kur to toreiz nojauca, sakot, ka te būs vesels kvartāls, biznesa, tur veikali, ofisi, dzīvokļi, luksusi. Tad šobrīd nekas no tā nav piepildījies. Rīga jau ir pieradusi, ka te tāda sēta riņķī, bet nu re, ka šonakt vētra izgāza caurumu sētā. Cik zīmīgi, neviens par to nav pamanījis. Nav te atbraucis kaut ko norūpžot, tad visiem pofīgi. Lūk, un nu, tāda mums te ir situācija. Tā kā mēs redzam, nav te nekādi dārziņi, tas viss ir butaforija. Atcerīgi pafilmēt, kā tur vētra postījums ir izdarījusi un kā notiek uzkopšanas darbi. Paskatīsimies, vēl pēc brīža būs interesanti, pieslēgšos tiešraidē, bet, nu, kas grib ekskursijā uz slavenajiem Rīgas dārziņiem, un te var līdz trotuāriņam atnākt. Tālākais jau pašu jūsu ziņā ir. Pievienojieties šim te profilam, būs interesanti.